Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Ik viens saņems kā pelnījis. Šodienas rakstu vieta. Dievs ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā, un to, kas neiznīkst, viņš dos mūžīgu dzīvību. Bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklausa patiesībai, bet seko netaisnībai, dusmas un bardzība. Romiešiem 2. nodaļa, 6. līdz 8. pants. Šodienas pārdomas. Ēģiptes vēsturē bija laiks, kad tās faraons bija pieņēmis ļaunu likumu nogalināt Dieva tautas jaundzimušos zēnus. Tieši tajā laikā piedzima Mūzes. Faraons šo likumu bija pieņēmis, jo baidījās, ka Dieva tautas vīri varētu sacelties pret viņa varu. Taču Dievs Mūzum radīja pārdabisku ceļu, lai viņš varētu ne tikai izdzīvot un izaugt faraona namā, bet arī daudzus gadus vēlāk, paklausot Dieva norādījumiem, vadīt Dieva tautas izvešanu no Ēģiptes verdzības. Zīmīgi, ka faraons ar visu savu karaspēku, dzenoties pakaļ Mūzes vadītajai tautai, noslīka Sarkanajā jūrā. Tā faraons saņēma, ko bija pelnījis, bet Dieva plāns izvest savu tautu no verdzības piepildījās tieši tā, kā bija pravietots. Draugs, sējas un pļaujas likums nav atcelts, pat nedomā pieļaut šaubas par to. Dievs ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Šodienas lūgšana. Tēvs, patiesi, tu esi taisns tiesnesis, un tev nekas nav apslēpts. Tāpēc es izvēlos būt neatlaidīgs, darot labu un meklējot atzinību tavā priekšā. Paldies, ka tu piešķir man godu, slavu un labklājību, jo tu neuzlūko cilvēku vaigu, bet sirdi. Jēzus vārdā. Āmen.